gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Viens no notikuma attīstības vektoriem ir radošās telpas tapšana Esplanādē. Tieši tāpēc Esplanāde jūnija pēcpusdienā pulcēja Rīgas arhitektus, pilsētplānotājus, kultūras dzīves organizētājus uz diskusiju par tās nākotni. Esplanāde vairs nav nekāda dieva auss. Caurstaigājama istaba, celiņš, varbūt labi apstādīts, bet pietrūkst kaut kā tāda, lai uz Esplanādi nāktu, nevis iet viņai cauri. Viņi ir tāds mūsu bagātās vēstures tā kā griezums. Te katrs laika posms ir atstājis kaut kādu savu nospiedumu. Mēs pareizticīgi Esplanādē pirmkārt redzam mūsu katedrāli, mūsu skaisto Kristus piedzimšanas katedrāli. Te ir jāatrisina pamata jautājums, kas ir šī vieta pilsētā, jo man liekas, ka atrisinot šo jautājumu, mēs arī sapratīsim, kas mēs paši esam. Ka te varētu būt tā vieta, kur tikties. Ar šo radošu informatīvo 14. gada telpu mēs, protams, gribam panākt to, ka cilvēkiem šeit ir vēlme uzkavēties. Tas ir tas, lai šīs vietas atmosfēra būtu citādāk nekā tā ir tagad. Kādai būt Esplanādei un kurp tai doties tālāk? Lemsim mūsu parka nākotni kopā.